Obligātis iepirkuma komponents par pieslēgumu, obligāti iepirkums komponents par jaudu, obligātis iepirkums komponents par koģenerāciju. Tāda rēķina mums nāca 2022. gada. 2025. un mēs maksājam par ko? Par jaudu. Jaudu uzturēšanu. Kāpēc? Lieli, vāreni, neatkarīgi, turīgi, bagāti, jo varam atļauties. Kāpēc varam atļauties? Jo visu apmaksā iedzīvotāji. No rēķiniem mēs nevaram paslēpties. Jā, mēs varam mazāk ēst, mazāk patērēt elektrību, dzīvot pie svecem, bet par pieslēgumu ir jāmaksā. Vienalga, cik daudz kilovatstundu tur patērē. Mums te enerģētikas ministrs teica, ka būs pieaugusi par 5%, ka viss būs labi. Tā desinhronizācija izmaksāja mums, trim valstīm, 1,6 miljārdi. Igaunijā samaksāja 300 miljoni. Sanāk 1,3 miljārdi starp mums. Cik daudz mēs samaksājam? Vai samaksāsim? Nākamajā gada mēs maksāsim vairāk. Valsts atbalsts ir terminēts. Ieviesa, nomierināja cilvēkus ar atlaidīti, un pēc tam nākošā gada viņš ir atcelts. 1. februārī gaidiet lielākus rēķinus par elektrību.